Visus svētumos sakramentus.
Dieva tava un dēla un svētā gara vārdā. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Apvestī mūsu Kungs, mūsu Dievs, un sapulcini mūs kopā no tautām, lai mēs slavētu tavu svēto vārdu un lepotos ar tavu godību. Mīļie draugi, ir noslēdzies jau pirms 4 nedēļām visu dzīšanas svētku laiks. Tas ir visīsākais no 4 stiprajiem baznīcas liturģiskā kalendāra gada laikiem, un jau esam šodien parastā liturģiskā laikā. 4. svētdienā, kad no 18. līdz 25. janvārim esam arī cītīgi lūgušies par kristiešu vienotību visā pasaulē, par kristiešu vienotību arī mūsu pašu vidū. Arī šodien lūgsim svēto garu, lai viņš mūs vieno, lai viņš sargā mūsu kristietību, lai tā nepakļautos sātana slavsdienu uzbrukumiem un ļaunākā piedāvājumiem, ko piedāvā šiem pasaulē, lai mēs būtu stipri savā ticībā un lūgtu arī šo stiprinājumu tiem, kuri ir pakrituši un ir vāji. Arī par visām mūsu vājībām, par mūsu kritieniem lūgsim Dievam svētajam garam piedošanu un dziedināšanu. Vienosimies dziedājumā uz svētību. Mēs lūdzam Kungs,
Lūksimies! Māci mums, Kungs, mūsu Dievs, Tevi no visas sirds godā un kristīgā mīlestībā ietverte visus cilvēkus. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tavā vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžos. Apsveicīsimies un uzmanīgi ieklausīsimies Dieva vārdā. Lasījums no pravieša Sofonija grāmatas. Meklējiet Kungu, jūs visi zemes pazemīgi, kas pildāt viņa likumu. Meklējiet taisnību, meklējiet pazemību. Varbūt jūs paskaidrosieties Kunga dusmu dienā. Es atstāšu tavā vidū pazemīgus un trūcīgus ļaudis, un tie, kas no Izraēļa būs pāri palikušie, paļausies uz Kunga vārdā. Viņi nedarīs noziedzības un nerunās melus, un viņu mutēs nebūs atrodama vērtīga mēra. Viņi ganīsies un valdīsies, un nebūs neviena, kas sēž vainas. Tas ir Dieva vārds. Dzīvo Dieva vārda lasījumu ar 146. psalma piedziedājumu. Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas. Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas. Pats sevi nomāko.
Lasījums no Svētā apostoļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Paskatieties, brāļi, uz savu aicinājumu. Nedaudz tur ir gudro pēc ļaužu vērtējuma, nedaudz vareno un nedaudz dievciltīgi dzimušo. Dievs izvēlējās tieši to, kas ir neprātīgs pasaules acīs, lai apkaunot gudros, atrada sev patiku tanī, kas ir vājš, lai pazemotu stipros. Un to, kas pasaulē nav izciltīgs dzimis, un to, kas nonievās, un to, kā nav. Dievs izredzēja, lai to, kas ir, iznīcinātu, lai tā neviens radījums nelielietos Dieva priekšā. Jo ar viņu jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums ir tuvis gudrība no Dieva un taisnība, svēttapšana un atpestīšana. Lai kā tas ir rakstīts, tas, kurš dižojās, lai dižojās kungā. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Svētīgi tie, kas augst un slāpst pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs nievās un vajās un apmelos, runājot par jums visu ļaudu. Priecājieties un līksmojiet, jo alga jums debesīs ir liela. Tas ir Kunga vārds. Slāva Kristu!
nebaidīties salikt rokas uz evaņģēliju, jo tas ir paša Jēzus Kristus sludinātais vārds. Tas attiecas arī uz vīriešiem. Ziniet, ka sinagogās tieši vīriešiem ir tikai lūgšanas tiesības. Sievietes sēž otrajā stāvā uz balkona, bet vīri ir tikai tie, kuri drīkst vest rituālo lūgšanu. Tāda ir ebreju reliģijas kārtība. Tā kā vīriem nav jāgalvās arī parādīt visvētās trīsvienības šo redzamo zīmi, ko simbolizē tieši tādā lūgšanas pozā saliktās rokas, lūk, gars, kas no tāda un tāda iziet, ka jau mēs esam to skaidrojuši un atceramies, un lūk, tik cieši savieno šīs dievišķās personas, ka lūk, nav trīs, bet viens Dievs, bet trijās personās. Ko tad arī šīs lūgšanā saliktās rokas simbolizē arī parādot no mūsu sirdīm to, ka mēs arī esam gatavi pieņemt šo dzīvo Dieva vārdu, proti pašu Jēzu Kristu. Jau pagājušajā svētdienā mēs svinējām Dieva vārda svētdienu. Un tur arī pārdomājam, cik tomēr ir svarīgi priekš mums kristiešiem svētie raksti. Protestantu baznīcām tie spēlē vadošo lomu. Mums tomēr akcents vairāk katoliskajā baznīcā tiek likts uz svētajiem sakramentiem, kādi mums ir oriģinālajā skaitlī 7, arī palikuši kopš Kristus laikiem, bet mēs mācāmies atkal atjaunot cieņu un respektu Dieva vārdam. Un tādēļ gribētos jums arī pajautāt, ja jūs šodien uzmanīgi klausījāties, mums visiem jau no galvas zināmo visbrīnišķīgāko evaņģēlijā fragmentu no Mateja 5. nodaļas, kas tiek saukts par kalna sprēdiki, jeb svētību sprēdikis. Cik tur bija to svētību? Vai kāds varētu tā? Varbūt no galvas mēģināt atcerēties, kādas tur bija kategorijas uzskaitītas. Cik tur bija? 2, 3 svētības. Jānis balso par 7. Kas dos vairāk? Tad laikam tomēr un šeit neaizskieras, un tāpēc jāsaliek rokas, lai to Dievu vārdu nepalaistu garām sirdī, lai tās citas domas, un cits saturs neiedien mūsu sirsniņās. 9 svētības Mateja evaņģēlijā šodien ir, ja kāds to zināja, bet baidījās pateikt, paldies, ka vismaz to zināja, ja viens otrs to zināja. Tad brīnišķīgs evaņģēlijs, un ziniet, te par katru šo svētību, ja par katru šī evaņģēlijā frāzi varētu pateikt ļoti garu un saturīgu, teologiski bagātu un saturīgu sprediķi. Es to nedarīšu, neuztraucaties, bet es saku, tik svarīgas ir šīs svētību pamācības, ko Jēzus saka, ka te katru analizējot var sarakstīt, un ir jau arī sarakstītas ļoti daudzas grāmatas, komentējot svētos rakstus, eksegēti, tātad svēto rakstu skaidrotāji, viņi ir kalnus ar grāmatu, var teikt, sarakstījuši, kuros ir izsaka savas domas, balstoties uz baznīcas mācību par šo autentisko Dieva vārdu. Es nezinu, vai gribētos ticēt, ka tiešām jūs esat arī tās beidzot vismaz 10 vai 9 vienam to grāmatiņas paņēmuši un sākuši lasīt, es tā interesēju reklamēju un cenšos iedzīvināt
tomēr to vajadzību lasīt Dieva vārdu katrai dienai, kas tieši mums tiek piedāvāta caur šo brīnišķīgo grāmatiņu Miera tuvu. Es būšu ļoti laimīgs ar piedzīvošu to dienu, kad beigās tomēr grāmatu galdā neviena arī no tām 10 varbūt atrastām grāmatiņām nepaliks tukšā, gaidot savu lasītāju. Jā. Ko tad šīs Dieva vārds mums šodien tādu brīnišķīgu piedāvā? Vispirmām kārtām piedāvā mums kļūt par miera nesējiem pasaulē. Un jau tieši pēc neilga brīža būs vesels gads, kopš nemiera pasaulē. Es redzam, cik svarīga ir miera dāvana. 1. janvāris ir vispasaules miera diena. Ne par velti jau ar jaungada 1. dienu pasaule lūdzas par mieru, jo bez tā nevar būt pastāvoša laime, ja nav miera cilvēka sirdī. Bet, lai cilvēka sirds sajustu šo svētā gara mieru, sajustu šo svētā gara prieku, tādai sirdī, Jēzus ir jābūt skaidra. Svētīgi ir tie, kam skaidras sirds, jo viņi Dievu redzēs. Tad reizē Jēzus uzstāda to, ka vienu no galvenajiem nosacījumiem, lai mēs varētu Dievu redzēt kopā ar eņģeļiem un svēto sadraudzībā debesīs, mums ir jāattīra sava sirds no visa ļaunā un sevišķi no nešķīstības grēkiem, no daudziem mūsu dusmu grēkiem, no naida, kas plosa cilvēku sirdi šodien pasaulē, visur tur, kur ir naida dīkļi, naida iemesti, un bieži arī mēs varbūt pat bez iemesla turam ļaunu prātu, uz kādu brāli vai māsu, kas mums aizvaino, un nekad neesam gatavi piedot. Jā, dažreiz un pat nereti nāk prātā atkal un atkal. Mūsu kaimienes manā bērnībā, bijušā tēvjonieka sievas naidīgā frāze, savai kaimienei, kura pažēlojas, ka izmitīja viņas kukītes mainot žogu, jā, ka nav ieti bērndem ņēvunā, uz mūžiem būšu naidīga. Ir nomira pansionātā, jā, ar visu savu naida pilno sirsnību, jā, nebija nekāda svētībā ar vecumdienās, diemžēl, jā. Tā kā mums ir jākļūst par tiem, kas mīl Dievu, kuri grib savu sirdi savienot ar Dievu, kuri vēlas darīt labos darbus. Ak, cik šodien mums pietrūkst šo labo darbu. Ak, cik šodien mums ir vajadzība pēc cēliem cilvēkiem, kuri spējīgi darīt citus laimīgus. Es absolūti negribu sevi tur pacildināt, bet es tikai tos no savas pieredzes, no savas bērnības pieredzes, to piemēru, ko, laikam jau, protams, esmu kādreiz savā augstprātībā iespējams arī jums stāstījis vai padalījies, bet ne jau tāpēc vēlreiz saku, lai pateiktu, wow, cik es biju tur zelta bērns. Kad es biju mazāks nekā Jānis, mūsu ielā, uz mūsu ielas dzīvoja viena tāda dūšīga vectīcībniece, tantiņa, kuras mājas priekšā auga 3 ļoti garšīgas ābeles, renatkas, kā viņas tur sauca, tie saldi ābolīši. Jā, protams, kad no visi tur gāja, to ielu garām, gribēja jau tādos nokritušos ābolus paņemt līdzi, bet viņa tur sēdēja pie loku, daudzēja kāds tur kaut vienu ābolu, tas vilks ābolus, kas vienam nebija, bet neļāva pat zākiem paņemt, jā.
Bet viņam bija vīrs, un viņam bija nestaigājoša, tikai tā varētu pa istabu tur pašļūt, bet kā viņa tomēr gaidīja, kad mēs, es un mamma, ienāksim pie viņas ciemos. Jā, protams, tas jau bija varbūt arī bišķi par apgrūtinājumu kļuvis, ka katru reizi, kad mēs gājām vakarā pēc mises ar mammu no baznīcas, viņa daudz to spiegi pa to loku, zaidzīce, jā, viņai tā gribējās, lai kāds viņu atcīmo, lai kāds viņai uzdāvina cilvēcības sajūtu. Mēs to darījām bieži. Kaut kā jau man tā sirds jau tāda emocionāla bija tomēr pret nabadzīgiem no bērnības kļuvusi. Ziniet, es nekaudējos arī, laikam mammas piemēra, iedrošināts, kad es jau gāju baznīcu palīdzēt viņiem mazgāt, es toreiz krāslās baznīcu tikai 3 reizes gadā. Jā, milzīga baznīca, bet, lūk, man tas nebija tā apgrūtinājuma paņemt un izmazgāt šīs vecās tantiņas sačurētās un smirdošās lupatas, jā, jo, paši saprotam, kā tas ir ar smago slimnieku, kuram, diemžēl, jau ir tās nesaturēšanas problēmas, jau ieieties tādā istabā, dažreiz ir grūti. Nezinu, kā man tas nelikās toreiz grūti, un arī par to pašu mazu tādu palīdzību žestu, jā, aiziet zem tās kalonkas, zem tā kumbja, un blakus viņas mājai, un spaini izmazgāt viņas tur tās lupatas, viņas vajadzēm kā, jā, nezinu, vai šodien man bija tik daudz pazarības toreiz, kas bija, bet es to darīju arī ar prieku, jo es redzēju, ka šīm cilvēkiem tas sagādāja ārkārtīgu prieku, ka kāds viņus atnāca, ka kāds viņu palīdzēja aprūpēt un darīja cilvēkus laimīgus, tikai varbūt arī ar vienu vienīgo smaidu, ko mēs varam tādiem vienturēm vecajiem un pansionātos atstātajiem cilvēcīgiem iestundētajiem, mēs varam viņiem uzdāvināt laimi. Un tas ir tas, varbūt, viens no lielākajiem žēlsirdības darbiem. Darīt citus laimīgus. Mēs paši nezinām, kādas būs mūsu vecumdienas. Daži jau mūsu draudzes locekļiem, kuri te tā agrāk, kad varēja staigāt uz baznīcu, šodien, bet viņi to nedarīja bieži un regulāri, kā es viņus mudināju, neiet, kamēr varat, pienāks laiks, kad nevarēsiet, gribēsiet, bet vairs nevarēsiet. Šodien viņi jau ir pansionātāji. Šodien viņi vairs nespēja atnākt, pat ja gribētu dot uz baznīcu. Jā, tāda ir mūsu realitāte, visi mēs paliekam vecāki, nevarīgāki, un, kad jau it kā ir laiks, nekas vairs cits nav par rokai jādara, lūk, mēs vairs nespējam tā no sirds kalpot Dievam, kā mēs to varētu izdarīt, kad esam vēl jaunāki, stiprāki un varam daudz labāk izdarīt kā Dieva bērni. Svētības sprediķi šodien aicina mums ikvienu arī būt stipriem savā ticībā. Paļauties vienmēr uz Dievu, atcerēties, ka Dievs rūpējas par mums, ka Dievs mūs sargā, ka Dievs caur svētajiem rakstiem mums pavēstīja, ka Viņš sūtīs savus eņģeļus, lai tie mums nestu uz spārniem un sargātu mūsu ceļus no pakritumiem. Un rekur arī šodien otrajā lasījumā mēs dzirdām par šīm Dieva rūpēm, kā Dievs rūpējas par cilvēkiem. Viņš izvēlās tieši arī tos, kas ir šīs pasaules vareno apkasti. Jā, Dievs izvēlēja tieši to, rakstā apostolis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem, kas ir neprātīgs pasaules acīs, lai
apkaunot gudros un atrada sev patiku tādī, kas ir vājš. Ziniet, mums nav jākaunās citreiz būt vāji. Mums nav jākaunās, ka mēs esam nevarīgi, ka mēs nespējam kaut ko izdarīt. Mums nav jādusmojas par to. Bieži mēs vienkārši pat ienīstam sevi, kā mēs kaut ko neesam sasnieguši. Ka mēs neesam spējīgi kaut ko savā dzīvē saviem spēkiem panākt. Mums nav jākaunās arī no mūsu pakritieniem. Es vienmēr saku un teikšu attiecībā uz mūsu vājumiem un grēkiem. Nav jākaunās atzīties savos grēkus, bet ir jākaunās tos darīt. Dievs mūs mīl, un mīl vēl vairāk tieši, kad mēs esam vāji, jo tad viņš zina, ka mēs meklēsim Dieva palīdzību, kā jau teikts, kad atrevogā, kad dādā Bogā, ja? Kad mums ir nelaimes, tad mēs atceramies par Dievu, kad mums viss ir labi, Dievs pēdējā vietā nav laika, un tikai tad, kad ūdens sveras mutē, tad Božinka, pamagi, ja? Brīnišķīgs vārds ir krievu valodā spasībā. Ko tas nozīmē? Jūs ziniet, ko tas vārds nozīmē? Visi tad atcerāmies austrumu draugus pēdējās. Ko nozīmē vārds spasībā? Spasībā. Dievs glāb. Dievs palīdz. Ja? Visu laiku cilvēki, kas saka spasībā ir kā latviski, tas ir paldies. Ja? Ko tas latviski arī tulkojumā nozīmē? Palīdzi, Dievs, paldies! Esat aizdomājušies kādreiz par to? Nē? Brīnums. Es domāju, ka es visu to labi ziniet etimologiju šiem vārdiem. Ja, paldies, un arī krievu valodā, kas, protams, visu laikam ir ņemšis vārds. Paldies, palīdzi, Dievs! Ja, tad, kad mēs sakam kādam, paldies! Mēs lūdzam Dieva svētību šim cilvēkam. Dievs palīdzi šim cilvēkam, atalgo viņa labo darbu, ka viņš man tavā uzdevumā šodien izdarīja labo darbu. Ka viņš man palīdzēja. Un mēs novēlam šim cilvēkam, varbūt pat neapzinīgi palīdzēt Dievs. Mēs novēlam viņam svētību. Ja jūs tik daudz pat atcerētos šodien arī no šī svētību klāsta, tas būtu brīnišķīgi, kad jūs katru reizi nevis tikai tā virinātu lūpas, kā angļu valodas angliski runājošie cilvēki, kuri visu laiku jautā, how are you? Viņam 100 gadu interesē, kā tev iet, jādara. Viņam tikai tāda sveicina formā, how are you? Jā, un tad viņam atbildi vēl pēc 5 minūtēm viņš vēl to pateiks, how are you? Jādomā, ka viņam tur sklerozi piemetusies tiem amerikāņiem angļiem. Jā, bet viņus neinteresē, kā tu jūties, kā tev iet. Tas ir kuri šodien daudziem pat tādu parādu. Tāpat kā bieži jau šajā, diemžēl, negatīvā leksikoloģijā tiek izmantots vārds Jesus. Jesus! Un latvieši paķerši, Jēzi! Pavēl pa Jēzus svāto vārdu ar tādu nicinošu, Jēzi! Jā, nedrīkst to darīt. Ir jātur Dieva vārds vienmēr cieņā. Tā kā mēs bieži lietojam skaistus Dieva vārdus, paldies, Jēzus vārds, svāto vārdi, jā, bet bez cieņas nereti tos lietojam. Lai Dievs mums tiešām palīdz vienmēr respektēt Dieva un baznīcas paušus, kuri tad arī mums māca, kā mīlēt Dievu, kā mīlēt mūsu tuvāko, un kā mīlēt arī savu dvēseli, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, un lielvārdā eksistē 3. nerakstītais
Tuvāk mīlestības balsis tev būs mīlēt sevi pašu. Es to tā oficiāli mācu vienmēr katehēzē jauniešiem vai pieaugušiem vai bērniem, kad ir jāiemācās mīlēt arī sevi pašu kā Dieva radību, kā Dieva bērnu. Un ja mēs sāksim arī no sevis mīlestības, ja mēs savai dvēselītei meklēsim Dievu, Dieva palīdzību, tad pār mums nāks šī svētība. Un arī Dievs noteikti iemācīs mums dalīties šajā svētībā ar citiem, lai kungs tad arī atver mūsu sirdis uz viņa svēto vārdu, lai mēs to vienmēr turām cieņā un godā, un lai mācam arī to darīt mūsu jaunākajai paudzei. Amen. Es teiksim, tagad arī dot atbildi uz šo Dieva vārdu ar mūsu ticības apliecinājumu kopā vienojoties ticības simbola dziedājumā. Es ticu uz vienu Dievu, Dieva
atversim savas sirsnies un upurēsim uz Kristus altāra mums atnestās sirdžu upuru dāvanas. Žēlsirdīgais Pestītāj, mēs lūdzam dari mums par miera nesējiem pasaulē, lai mēs ienestu šo sirds mieru vispirms mūsos pašos, mūsu ģimenēs, mūsu mājās, mūsu darba vietās, mūsu draudzēs, mūsu baznīcā un visā mūsu sabiedrībā. Palīdzi mums darīt vairāk labos darbus un nožēlot visus mūsu grēka kritienus, lai mēs atrastu Tevi, Dievs, spēkus vienmēr no tiem piecelties. Mēs Tevi lūdzam. Pateicībai Dievam, kas taņemtām žēlistībā un svētībā. Mēs Tev pateicamies mums. Mēs Tev pateicamies mums. Mana ģimene Tev vajag. Dievs ļaujiem darīšanu vairs debesīs. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par visiem mūsu draugus mirušajiem, lai Dievs ir žēlsirdīgs, tiesības un mīlēt savos debesu mūžus. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. 27. janvāra rītā atcaucās ēkuši. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par mieru un saticību mūsu draudēm. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par tiem, kas cieši slimībām, tie, kas mīlos. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Pateicamies Dievam par milzīgo žēlastību, ko Viņš ir dāvājis vīrus par mīlu mūsu valstī. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs. Pateicamies Dievam par dzīvības dāvanu. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs. Lūksimies par visu garīgo kādu, lai Dievs stiprina viņu cēlēja darbā. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par atkarībā nonākušajiem. Mēs Tev lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par neveselīgiem šķīstītājiem, sevišķi par manu brāli Lezelīti, kuras raizsauks nesagatavots, lai Dievs piedod viņiem visiem grēkus un ļauj katrai ievest viņu
Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Palūksimies par mirušo priesteri Jāzepu Rasmusu un par izsakņošo priesteri. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Kungs Dievs, labā mieru pasaulē, lai izmēšos karstā jautām un nevainīgu cilvēku asins izliekšanu. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Kungs izlej ticības gaismu un atgriešanā žēlastību tiem, kas ir tālu no tevis, īpaši un mūsu dienas lūgšanā. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūksim arī Debesu Svētāju un visu grēku piedošanu vakar mūžībā pavadītai mūsu ilgadējai un aktīvai draudzes locekļei Veronikai Grumuldei, kur vadīja ar savām māsām šeit vienmēr ikdienas svētās misas dziedājumus. Lai Dievs arī ļauj viņai ātrāk redzēt un skaisto laiku un pievienoties eņģeļu koriem debesīs, slavēt un mūsu mūžiem. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūksimies par jauniem paaicinājumiem uz priesterību un uz garīgo kārtu. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Palūksimies arī par Emiku, lai Dievs viņu stiprina viņas mīlējās mātes tevi, lai pavada mūžībā. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Vakar bija arī mūsu Rīgas garīgā seminārā aizmugļa svētā Akvinas Toma svētku diena. Vienmēr bija liela un patiesi nozīmīga svētku diena, kad es mācījos. Palūksimies arī par visiem mūsu garīgā seminārā audzēkļiem, lai viņu mazais skaits no 6 vai 7 tikai šobrīd esošajiem tur pieaugtu, lai būtu no mūsu tautas autentiski jauni aicinājumi, un lai arī tie, kas mācās, izturētu līdz galam un nenokāptu no šī priesterības ceļa, uz kurā viņi ir stājušies. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Lūdzu palūkties un aizlūgt arī par Lūdbožu dzimtas mirušajiem, lai kungs pieņem visus viņus savās debesu mājās un ir viņiem žēlsirdīgs tiesnes. Mēs tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs un Dievs. Mūžības tēvs, tu redzi visas mūsu vajadzības, kur ir tik ļoti daudz, ka mēs nespējam pat tas visas stādīt tavā priekšā, un tik daudz paturam savās sirsniņās. Palīdzi, kungs, mums apvērt šīs sirdis arī uz tuvāko vajadzībām, lai mēs izpildītu tavu svēto gribu mūsu dzīvē šeit pie zemes, un mūžībā saņemtu apsolīto mantojumu debesīs, tevi godināt un slavēt visu svēto sadraudzībā Dievs, kas dzīvo un valdi mūsu sirdīs uz mūžiem. Amen. Uzklausī
Kungs, uz tava altāra mēs saliekam savas upurdāvanas un lūdzam pieņemt tās žēlīgi un pārvērt par sakramentu mūsu atpestīšanai caur Kristu mūsu kungu. Kungs, es patiesas vārds, tev pienākas gods un ikvienas radības. Jo caur tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu un svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev kalpu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tiktu upurēts tavam vārtam par godu tīrības upuris. Dziļā pazemībā mēs tev lūdzam, kungs, svētīt šīs mūsu upuru dāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums kļūtu par tavu dēlu, mūsu kunga Jēzus Kristus mijas un asinīm, jo pēc
Pēc viņa pavēles mēs svinam šo svētku. Tajā vakarā, kad viņa nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asinu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Pēc konsekrācijas un kāds ir apras. Lūgības un noslēpums. Mūsu Dievs, mūsu Dievs, locekos nāvi sākami, locekos dzīvo mūži. Atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, ir gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, es ar pateicību te upurēju šo dzīvo un svēto upuri. Raugies, lūdzam uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs pieņemdami tavu dēla mīlas un asinis, saņemtu viņa svāto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tevi, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētiem, ar visvētāko jaunavu Dievmāti Mariju, ar svāto Jāzepu viņas līgavēju, ar taviem svātajiem apustuliem un godpilniem locekļiem un visiem svātajiem, kas mums palīdz, pastāvīgi aizbudinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šīs mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpus pāvestu Francisku un mūsu bīskapus Zbigņevu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūgšanām. Ved pie sevis labais tēvs, arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis.
Atceries savu saimes locekli Veroniku, kuru tu šodien esi aizsaucis no šīs pasaules pie sevis. Viņai, kas kristībā bija vienota ar tavu dēlu nāvē, ļauj būt vienotai arī augšām ceļoties, kad viņš mirušajiem liks celties no zemes un mūsu iznīcīgo miesu pārveidojas, lai tā kļūtu līdzīga viņa apskaidotajai miesai. Mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību, kad tu noslaucīsi vienu asaru no mūsu acīm, jo redzot tevi savu Dievu, kāds esi, mēs būsim tev līdzīgi visos mūžos un slavēsim tevi bez gala, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu un viņa, tev Dievam visvarenētā, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Mūsu kristības brīža. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienascho
Saicinām pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, kad nāku pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Yeah.
Un paldies mūsu mazajai korīti mērķielīcei, mūsu ministrantiem, mūsu senioriem, šodien aizvietot tos jaunākos draugus, ministrantus, vārdās pa Latviju. Tad paldies visiem arī, kas bija ar mums, bija arī tiešraidē, caur Facebook starpniecību. Lūdzu, pariniet arī naktī jaunas ar to avīzīti. Vismaz man ir kāds prieciņš, ka jūs to lasāt. Paldies arī tiem, kur iesūtat rakstinus, dalāties ar saviem domu graudiņiem, ar mūsu draugas locekļiem un arī citiem lasītājiem. Tad kas mums te ir februāra pirmā nedēļā, jāsaka, tā ir diezgan traka. Bagāti, ka vienmēr ar tādiem mazākajiem svētkiem, kas tomēr tautā ir mīļi un populāri. Pirmām kārtām tas ir 2. februāris. Kunga prezentācijas svētki templī, sveču diena. Tas mums pievērts labāk. Jā, tajā dienā baznīca sveitī sveces. Tad, kuriem ir mājās, kādas iegādātās secīgas, droši atnesiet tās pasveitīsim. Arī baznīcas sveces visas būs sveitīgas un dosimies visas sākumā gaismas procesijā pa baznīcu ar sveci, kas ir ticības redzamā zīme, kā šo gaismas zīmi sekojot Kristu. 40. diena, kad Jēzus tika upurēts templī un satikās ar vecās derības pārstāvjiem Simonu un Annu. Tad 6. vakarā, 2. februārī, mēs te visi būsim vienoti uz svētku misiju sveču dienā, jeb vakarā. 3. februāris ir arī mums mīga diena, kad godinām svāto bīskapu mocekli Blaziju, kurš ir izvēlēts par aizbildi visiem kakla slimniekiem un arī elpošanas slimniekiem. Visu laikā tiks svētītas svētā Blazijas sveces, ar kurām tiks dota jums arī svētība. Ja būs iespēja, ja tas sveces būs pietiekuši garas, tad arī aizdedzinātā veidā būs ticības pārbaudījums. Jā, ceru, ka neizliksies. Pagaidām vēl reizi, laikam nevienam pa 10 gadiem neesmu aizdedzinājis matus. Nebija neviens upuris savuļiem, jā. Tā kā dzešamie aparāti ir. Jā. Tātad reizē tā ir arī 1. mēneša piekdiena, tad 6. vakarā sākām izsēt šo svētību, svētā Blazijas svecēm. Un Jēzus sirds dievkalpojums arī pēc visas. Svētdienā mazās lieldienas, jo iekrīt 5. februāris sākās Agates diena, kad arī baznīca svētī Agates maizi un ūdeni. Kāds varbūt padomāja vīnu? Nē. Bet ūdeni jūs varat atnest, cik jums tur vajag. Un arī maizīti savu, tagad to pasvētīsim, kā mēs to lietojam, jūs jau labi ziniet no savas pieredzes tieši par ugunsgrēku nelaimēm un arī ceļojumos, vienmēr šo Agatas maizes svētītās maizītes gabaliņu, mazās lapām maisiņā vīti nesējam, vai kur braucam, kā šoferi vai ceļojumos. Tiešām pārbaudīts, palīdz līdzeklis, ja ir ticība. Ja nav, tas neko neizsaka. Lai kalpoja cisternu līdzekļi, ja nebūs ticības, neko tie arī sakramentāli nepalīdzēs. Un Jēzus dievkalpojums arī pēc tās misiju, tā ir arī mēneša 1. svētdiena, mūsu draudzē arī godinām, ievišķot Jēzus sirdi. Un 11. februāris ir arī vispasaules slimnieku diena, 31. vispasaules slimnieku diena, Lurdas dievmātes viņas diena, kad lūksimies, ka katru gadu par visiem slimajiem un
saņemsim arī slimnieku sakramenta svaidījumu. Tad 11. februārī, tā iepriekš varēs sestdienā, aicinu jūs jau vajadzīgi sagatavoties un atnākt uz misi 11. vakarā, bet 11. Tad vismaz ir cerības, ka kāds atnāks. Tad saņemsim arī svaidījumu ar svēto veļā. Būtu labi, pirms tam arī pie grēksnes, kuri pasen ir bijuši, tad būtu Dieva žēlastības stāvokļi. Un, ka vienmēr beigās pēc mises vienojoties ar Lurdas tūkstošiem svētceļnieku un slimajiem, kas tur tajā dienā mums sevišķi skaitliski lieli tie pūri, tad vienosimies rožu koņa lūgšanās pie uzstādītā visvētākā sakramenta rožu koņas par slimniekiem. Tad aicinam lūgties šajā svētīgajā nodomā un pašiem piedalīties. Nu, un šogad jau gavēnis sāksies ar pelnu trešdienu 22. februārī. Pelnu trešdiena, lielā gavēņa sākums, vakara svinīgā svētā mise 6:00 ar svētīgo pelnu kaisīšanu uz galvas ticīgajiem. Tad arī jāievēro stingrais gavēnis un jau laicīgi sākam domāt par lielā gavēņa mērķi, kuru uzstādīsim no pirmās dienas vai uz to iedu. Bet gavēņa dienā, ja vakarā drīzāk 21. februārī, 6:00 svētā mise, pēc kuras aicinu uz mazu pankūku balli. Te bija tie Covid 2 gadus, nevarējām to darīt, tad aicinu jūs arī savukārt mazo pankūciņu groziņu atnest un būsim vienoti agapītē. Vienkārši kristīgi papriecāsimies, ka draudzīga, kaut esam, diemžēl, vien mazāk un mazāk esam palikuši, jo tik daudz slimo vai klaino vienkārši. Neredzat vairākus, kuri laikam uz citām draudzēm jau pārvākušies ziemas gaidotnēm, lai Dievs jūs sveitī. Jā, dirēt uz vienu draudzēm, varētu būt arī uz atpakaļ gāju. Tā kā lūksimies par viņiem. Šī ir februāra mēneša dievkalpojumu kārtība. Arī vienam to, kas vēl tur palicis, lūdzu viņiem iet lasīt. Tad vakar jau mūžībā pavadīja no baznīcības mūsu ilgadēju draudzes locekli Veroniku Grumolti. Un arī uz tam bija pavadījuši Uldis Kandela, viņa māmiņa Anastasija. Jau 5 apglabāti šogad tikai pa janvāra mēnesi mūsu draudzes kapos, un kuriem 3 es esmu izvadījis personīgi. Jā, lūk, tā kā, diemžēl, pagājušajā gadā tikai 17 apglabāti, bet jau par šo mēnesi jau 5. Un kas būs tālāk, tā kā lūksimies, lai vīrusi jūs neskar, sevišķi lūksim to 11. februārī, lūdzot Dievam arī slimnieku veselību, vai šo veselību sev, saviem ģimenes locekļiem. Lai Dievs tad jūs sargā un sveitī, un saņemsim draudīt arī paši šo sveitību. Kungs ir ar jums, un ar tavu garu. Draudīšu sveitību. Lai Dieva miers, kas pārspēj katru saprašanu, pasargā jūsu sirdis un jūsu prātus, ticībā un mīlestībā uz Dievu un viņa dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu. Amen. Un lai svētīs slavenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība